jūs izmantojat elektrisko zobu birsti, bet jums liekas, ka tā ir pārāk jaudīga un jums ir nepatīkams sajūts vai iespējams sāk sāpēt, ir pāris lietas, ko jūs varat darīt. Pirmā lieta, ko jūs varat darīt, ir apskatīties zobu birsti. Piemēram, šī ir Philips Sonicare zobu birsti. Viņai rekur ir 3 lampiņas, kas apzīmē intensitāti. Jūs varat uzlikt uz mazāku intensitāti. Ir arī birstes, skaitā Philipsam, gan Oakley'am, kur nav šādas lampiņas, bet, pieņemsim, tad, kad birste ir ieslēgta, mēs vēlreiz nospiežam pogu un paturam, un birste pārslēgsies uz otru režīmu, kurš parasti ir maigākiem zobiem, ar mazāku jaudu, maigāk tīrīšana. Savukārt, piemēram, reku šādām te Oakley zobirstēm, kam ir skāriņu jutīgais ekrāns, jūs jau ekrānā varat izmērīt jaudu. Piemēram, šī ir X Pro zobirste, viņai šo jaudu var regulēt pat 32 dažādos līmeņos. Tagad to jaudu var ļoti, ļoti pakāpeniski taisīt vai nu lielāku vai mazāku, un nu jau gandrīz visām Oakley zobirstēm var to jaudu uz leju uz augšu regulēt. Un tāpatās, ja jums ir vairāki režīmi zobirstē, pamēģināt visus no tiem, jo katram jau būs oriģināli ieprogrammēta nedaudz savādāk tā intensitāte, bet ja jau jūs esat uzlikuši uz mazāko intensitāti un jums vienalga liekas, ka ir pat traku, tad gan Philips, gan Oakley gadījumā jūs varat piepirkt klāt super maigos uzgalīšus, jo tas arī ļoti daudz ko maina. Pieņemsim, šie ir standarta uzgalīši, kas ir viena no cietākajiem, uzliekam super mīkstos un zobu birsta liksies jau daudz maigāk.